9:04. Protams, korķu laiks. Izstāsti, kā jūtās taksisti šajā brīdī. Super pēdiņās. Katrs cilvēks ir radīts kaut kam savam. Ja? Ir cilvēki, kas nav radīti, lai sēdētu pie stūres un būtu šoferi. Ja? Es jau no mazotnes, jau ka maziņš jau biju, es jau sapņoju, es būšu šoferis visu, un es ar to samierinājos, kā daži cilvēki saka, varbūt šajā darbā tu neesi aiz labas dzīves, bet es teikšu tā, ka šeit dzīve nav slikta. Ir savas nianses, ir jātiek galā šo stresu. Man pat sieva, ka blakus sēž, viņa dažreiz sāk tur, zin kā, cepties, ja mēs agrāk kopā cepāmies pa visu kaut ko. Tagad es tur, lai tak brauc, lai viņam laba veselība, lai brauc, lai cepjās. Un jā, es vispār arī esmu tāds, kurš ļoti iespings uz satiksmes lietām un ātri sāk cepties, ja pilnīgi neadekvāti uzvedās uz ceļa un ja apdraud citu dzīvību, bet tad es saprotu, ka es jau sev kaitēju, kas cepjos. Un tas jau nav attiecināms tikai uz stūrēšanu, uz auto vadīšanu, tas vispār pa dzīvi.